Baltā kleitiņa. Ilzīt, uzvelc lūdzu balto, skaisto kleitiņu, drīz iesim ciemos, atgādināja māmiņa. Māmīt, bet tad es neko nevarēšu darīt, es nevarēšu spēlēties, man būs jāuztrauc tikai par kleitu. Neuztraucies, kleitiņu varēs izmazgāt, bet pasākums ir tik svinīgs, ka baltais tērps šoreiz ir nepieciešams. Ilzīte nedaudz sapīka, bet kleitiņu tomēr uzvilka. Cik es esmu skaista, meitene grozījās pie spūgļu un priecājās. Drīz vien ģimene ieradās smalkās viesībās, tur bija daudz skaistu dāmu, daudz smalku kungu un arī ļoti daudz bērnu. Sākumā Ilzīte bija uzmanīga un sargājās, lai kleitiņu nesasmērētu. Taču tad bērni pagalmā spēlēdamies kaut ko nesadalīja savā starpā. Ilzīte dusmās paķēra smiltis un iemeta kādam zēnam acīs. Mazais puika raudādams skrēja pie mammas, bet zēna māsa paķēra dubļus no tuvākās peļķes un iemeta Ilzītei. Baltā kleita, bija sasmērēta. Tagad skaļi raudāja arī Ilzīte. Māmīt, es tā sargāju savu kleitiņu, bet tā nejaukā meitene iemeta man ar dubļiem. Bet viņa iemeta manam brālītim smiltis acīs, taisnojās meitene. Nāc, aprunāsimies. Mamma aicināja Ilzīti iziet ārā. Mana kleita, mana skaistā kleita, vaimanāja Ilzīte. Es tai riebīgajai meitenei arī iemetīšu ar dubļiem. Nē, es viņai dubļus aiz apkakles aizbāzīšu. Meitiņ, paklausies, ierunājās māmiņa. Es saprotu, ka tu esi bēdīga par savu sasmērēto kleitiņu, bet es esmu bēdīga par to, ka tu esi sasmērējusi kaut ko vairāk. Ko tad? Ilzīte beidza vaimanāt un nesapratnē ieblēt acis. Es visu vakaru tevi vēroju, turpināja māmiņa. Es redzēju, kā tu pirmā piesteidzies pie tortes, pagrūzdama malā mazākos bērnus. Es redzēju, kā tu paķēri lielāko kūkas gabalu ar milzīgo zemeni. Es redzēju, kā tu centies atņemt mazajam puisītim mantiņu. Bet, kad viņš nedeva, iemeti viņam smiltis acīs. Un pēc visa tā es vēl dzirdēju, ka tu grasies atriepties puisēna māsai un iebāzt viņai dubļus aiz apkakles. Ilzīte klausījās, acis nolēdusi. Izskatījās, ka viņa nožēlo savu rīcību. Redzi, meitiņ, tavu tērpu varēs izmazgāt. Bet es redzu, ka tu savu dvēselīti šovakar esi nosmērējusi daudz vairāk nekā savu balto kleitiņu. Kā tad dvēselīti var sasmērēt, tā taču ir iekšā? Ilzīte vēl mēģināja ķepuroties. Tīra dvēselīte ir kā tava baltā kleitiņa, pavisam skaista, bet to ir ļoti viegli sasmērēt ar grēka traipiem. Neglīta rīcība sasmērē tavu dvēseles tērpu. Rodas viens traipiņš, otrs, trešais. Bet vai tu, mammīt, varēsi izmazgāt manu dvēselīti kopā ar kleitiņu veļas mašīnā? Tu gan runā kā tāds joks, iesmējās māmiņa. Tavai dvēselītei vajadzīga daudz dziļāka tīrīšana. Tik dziļi nespēja iztīrīt neviens balinātājs, neviens pulveris. Tikai Dievs? Iejautājās meitene. Es zinu, ka Dievs spēj visu. Es gribu, lai viņš notīra manu dvēselīti. Kur man jādodas? Praktiska darbošanās. Spēlējiet visa ģimene kopā. Lai šo uzdevumu sarīkotu kā sacensības, vajadzīgi 2 bērni un 2 pieaugušie. Sasieniet no 2 auduma lentām vai rupjākiem dzīves pavadieniem tik lielus apļus, lai varētu uzmaukt sev galvā un nokratīt pa kājām zemē. Bērniem mazāku, pieaugušajiem lielāku.
Raugiet, lai aplis nebūtu pārāk vaļīgs. Kad tas izdarīts, var sākt spēli. Šis aplis attēlo grēku. Jūsu uzdevums pēc starta signāla ašito uzmaukt galvā un bez roku palīdzības nokratīt zemē. Tad atdot apli otram komandas biedram, kura komanda būs pirmā, bērnu vai pieaugušo. Var arī rīkot sacensības 2 bērnu starpā, vai pat izmēģināt vienkārši bez sacenšanās jautrības pēc. Pēc tam pārrunājiet, vai lentu bija viegli uzmaukt galvā, un vai bija viegli to nokratīt. Tas ir tāpat kā ar grēku. Sagrēkot ir ļoti viegli. Citreiz mēs pat apzināti darām to, ko nevajadzētu darīt. Labprātīgi maucam sev galvā šo grēka lenti. Bet nokratīt to ir ļoti grūti, jo grēka važas ir spēcīgākas. Reizēm šķiet, ka jau paši esam tikuši galā ar kādu grēku, taču no grēka var atbrīvot tikai Dievs. Tāpēc regulāri izsildzēsim savus grēkus un lūgsim piedošanu.